patiesībā ir divi sāpīgie punkti, kas ir Air Baltica un Rail Baltica. Rail Balticam ir atrasts Grēkāzes, Briškens un progresīvie, kurus atdos saplosīšanai. Bet paskatīsimies tā pavisam godīgi, vai tikai Briškens ir vainīgs pie tā, vai tikai progresīvie? Vai tomēr sauksim lietas īstajos vārdos un liksim visus uzvārdus galdā? Tu zini, man liekas, ka nekritīs valdībā. Un zini, kāpēc nekritīs? Tāpēc, ka jaunie vienotībai ir izdevīgi progresīvi ar viņu problēmām un neveiksmīgo Briškenu. Tā ir viena lieta. A otra lieta, viņam nepatīk apvienotais saraksts. Viņš ir pārāk lepns. Un, lai tas apvienotais saraksts nemaisītos viņam zem kājas, viņi izdarīs visu, lai noturētu esošos pie tam, ik pa laikam bišķiņ tā kā uzbraucot maigi. Es tev piekritīšu šim otram variantam, ko tu sauc par apvienoto sarakstu, jo paskatoties netālā vēsturē, mēs redzam, kā jaunā vienotība atbrīvojās no apvienotā saraksta, izmet viņus no koalīcijas, un kā zaļie zemnieki kļuva par zilajiem zemniekiem. Līdz ar to vēl šim stāstam, kas šobrīd ir ar slēpto nodokli, zemnieki nebūtu nav aizmirsuši, kad viņu priekšstāvi ir palikuši zili, un par to viņi runā savā starpā. Es ļoti ceru, kad zemnieki izdarīs savu izvēli pareizi vēlēšanās. Ļoti ceru, ka tomēr tas pāri darījums nebūs tā latviešu verga gēns, kad labi, es pievilkšu jostu, mēs vēl izdzīvosim, būs jau labi. Mums liek uz kakla šeit jau tādu sūda kaudzi, bet mēs vēl pacietīsim. Es ceru, ka šoreiz ne.